Priekš nākošās pamatnes es gribu aplikt apkārt šos te. Tas saucās angliski washi tapes, es nezinu latviski. Tas ir tāda līmējuma lente. Un pa vidu šeit uzkrāsot džeso un krāsas, lai to līmu aplīmētu varētu apkārt, tad man ir jāsadala 4 daļās. Ņemam šo washi tape. Ja jums nav šīs te washi tape konkrētajā brīdī, tad paskatieties internetā noteikti, ka var pasūtīt, pacietieties un neuztaisiet šo projektu, kamēr jums atnāk jūsu pasūtījums, vai arī vienkārši izgrieziet un līmējiet atkal tāpat kā tajā projektā, ko mēs taisījām par to kājas stūdekli. Tur mēs nolīmējām šādu te apkārt, tad mēs griezām līmējām par kādu papīru. Bet labi var no žurnāla vai no kādu papīru, kas patīk izgriezt tādu malām un uzlīmēt. Tālāk, kad mums ir aplīmētas šīs kartiņas, tad šai te pa vidu krāsosim džeso. Un džeso ir balts, ir arī melns. Vienā citā kartiņā mēs krāsosim melno, bet šajā gadījumā mēs krāsojam balto, jo parasti ar baltiem sagatavo priekš akrila krāsām. Akvarēļu krāsām ir cits nosaukums, priekš akrilu krāsām ir šis un ūdens krāsām būs kaut kas cits, lai labāk virsmu tur būtu. Un šo virsmu mēs negribam atstāt baltu. Mums kaut kas tur ir jāuzliek, un trafaretiņus šoreiz neņematos ūdens krāsas krītiņu. Parastos pasvīt krītiņus neņemiet, jo tad pēc tam nekas vēl klāt nelīmēsies. Un atkal mēģiniet saskaņot krāsas. Jo mēs to liksim virsū to džeso. Nav tur nozīmes liels, kā tik skaisti izkrāso. Galvenais ir izbaudīt procesu. Tajā procesā būt iekšā un izbaudīt to, ka eksperimentējam ar to, kas mums ir, kādi materiāli ir, kā viņi izpauž sevi, kā viņi izskatās. Nedaudz pārplēsojam pāri, lai nesanāk tātad tiešām tā kā rāmas ir. Jūs redzat, te ūdens krāsas krītiņu nedaudz izšķīst. Šī būtu gatava nākamajam solim.